Labrīt visiem! Tātad esam zem Jelgavas, Lielupes malā. Kā redzam, copmaņi jau ir daudz, bet mēģināsim, skatīsimies. Pieiesim tuvāk pie laivas, parunāsim par to, kas tad tam copmanim parastajam ir viņā iekšā. Tātad redzam mazais Outlander elektromotorītis, pričindāļu kaste, 2 špiningi, veste un akumulators priekšpusē balastam, lai pa viļņiem nelēkā. Labi, tagad dosimies Selgā, vēlāk kaut ko vēl pafilmēsim, pastāstīšu tuvāk par ķīniešu sūdu eholotu, kā man viņš iestiprināts, parādīšu, kā darbojās reāli dzīvē. Labi, braucam. Paturpināsim. Esmu iemetis uz velcīti. Kā redzam, špiņīgs kaut kāds, es pat nepateikšu, kaut kādi 6 lati savulaik maksājis. Spole no tirgus kaut kāda briesmīgā spole, aukla 0,27 vai 28 pītā. Galā voblerīts 5 metri dziļumā, kas iet. Skatāmies, kas te notiek. Tā mēs velcējam pamazām. Copmaņa šodien. Ir copmaņi. Plus vēl, galīgi aizmirst, taču izrādās šodien ir Jelgavas līdaka mači. Tā jau kuru katru brīdi tūlīt visa tā armāda mauks uz Svētes galu lejā. Jā, elektromotorīts iet uz pirmo ātrumu, kas ir apmēram tā uz aci, grūti jau, protams, pateikt, bet apmēram 3–4 km/h. Bet, visu jau nosaka, cik ir tālu ielaists wobleris, viņa darba dziļums. Garāku augu palaidīšu, viņš dziļāk ieskabinās grunti. Tagad ir gandrīz 6 metri. 5,9 rāda eholots. Labi, pabraukāsimies, pēc tam bišķi tuvāk pastāstīšu par eholotu. Tātad atvelcēju gandrīz līdz dzeltenai mājai. Un te tagad domāju, ka jāpastāsta mazliet ir par eholotu. Tā, izņemšu tūlīt viņu ārā no kronšteina. Tā. Lūk, tātad tas ķīniešu eholots. Gaužām vienkārši padarīšana, kā jau rakstīja, apaļš devējs, kuru iestrādāja plānsienu metāla caurulē, barošana no mazajām kaut kādas tur AAA tipa baterijas 4. 30 saņķigu baterijas pietiek 2–3 copēm. Parasti copēji kaut kādas 6–7 stundas. Tad bez pārtraukuma ieslēgts viņš 2–3 copas nostrādā. Protams, līdz ir rezerves baterijas. €20 vērtībā komplekts 4 gabalas. Un elementāri vienkārši nomainot, viss notiekās. Tātad šeit pie tranča ir kronštēniņš, kurā tad es arī viņu ielieku ar skrūvīti. Šitā te pievelku un viss notiekās. Par viņa rādītājiem, teikšu tā, esmu pārbaudījis ar mērlenti, dziļumu rāda. Tas ir točna. Zīvis, ko man zīvis? Ko man dod to, ka parāda zem manīm, ka ir zīvis tajā pašā velcē, piemēram, vai ne? Man galvenais ir, lai iet
lai iet wobleris vajadzīgā dziļumā, un tad arī pieregulēju, kā saka. Ja man ir tā kā šajā gadījumā stāv, kas iet 5-6 metri dziļumā, un tā tad es arī braucu pa 5-6 metri dziļumu. Nu, tā tas arī notiekās. Gaužām viss vienkārši. Ok. Nu, tā tad tagad pavelcējām, un nekas tur neizvelcējās. Tagad nostājos uz enkura, izmetu enkuru. Nu jā, enkurs ir apaļš plakans. Kāpēc apaļš plakans? Tāpēc, ka man tāda pārliecība vai doma vai kā, ka tomēr plakans viņš tajos viļņos kaut kā piesūcās pie grunts un katrā ziņā ar netik lielu svaru tomēr to laivu notur. Paņēmu tagad pamētāt gribēju uz džigu, uzliku Lucky John plūmi 10 gramu svariņš, pavadiņš karbona, kaut kāda, es nezinu, centimetri 70, spinīgs, salmo, elite džig, spole, kardināls. Pamētāsim, paskatīsimies, kas, ko, kā. Katrā ziņā copēsim. Tā, rociņas beiguši trīcēt. Tagad var arī nopfilmēt kādu kukainīti, tikko izcēlā ārā. Smūgs, aizvien smūgs. Tad pakaļ lupatās, tāpēc jābrauc mājās. Pietiek šodien.